Labdien! Labdien! Mans vārds ir Melta Januša Rauba, un ar šo saturu, ko es turpmāk veidošu, es pārstāvu Melites darbnīcu. Un galvenokārt es stāstīšu par hidrolātiem. Jau 5. sezonu es gatavoju un piedāvāju jums hidrolātus. Nu jau Latvijā arvien vairāk ir pazīstami hidrolāti, man ir padomā, prātā jauns projekts, ar kuru arī es jūs šeit iepazīstināšu, un tās ir meistarklases. Es piedāvāšu jums katram, un šeit uzreiz es lūdzu ielikt plusiņus vai uzrakstīt man privāti vai uzrakstīt komentāros, jā, es labprāt, ja jūs gribat meistarklases. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es jums piedāvāšu savus sagatavotos hidrolātus, un jūs katrs pats pēc nodoma vai pēc tēmas, kura būs uz kaut kādu doto datumu, gatavosim hidrolātus. Un es veidoju arī mājaslapu, Melta Januša Rauba, tā arī jūs varat mani atrast gan arī Facebookā, gan arī Instagramā. Vai nu Melita Januša Rauba, vai nu Melites darbnīca. Hidrolāti ir viens no maniem virzieniem, un par tiem arī es esmu nolēmusi plašāk pastāstīt, izmantojot visas mūsdienu iespējas, visus sociālos tīklus. Tas ir TikToks, YouTube, Facebook, Instagrams, kur var to visu salikt un kur jūs mani šobrīd klausaties. Un kas ir hidrolāti? Ja kāds pirmo reizi dzird šo vārdu un nezin, kas tas ir, es par to pastāstīšu. Un nolasīšu mazliet arī to, ko es esmu pati savā mājaslapā uzrakstījusi, kas man liekas arī ir harmoniski man. Un tā es arī īstenībā skatos caur šo dabas brīnumu, dabas produktu un vēroju no sākuma, kā tas ir harmoniski man, nolasu, ja tā varētu teikt, sarunājoties ar augiem, pierakstu, ko viņi man stāsta, kā es viņus sajūtu, kā viņi man var vēst, palīdzēt, izlīdzināt, dziedināt, dažādi ar mani miedarboties. Un to es pierakstu. Protams, ka es pierakstu arī no citiem avotiem, no grāmatām, no interneta dzīlēm, un to visu saliekot kopā, veidoju savu aprakstu, bet tas primārais, ar ko es dalos, jāsaka, ne visi augi ar mani ir ļoti, ļoti pļāpīgi. Jā, tā tas ir. Pieejot pie auga, koka, zāles, puķes, lapām, pie jebkā, kas ir dabā, arī akmeņiem, vietām. Vienkārši tā vieta, selpojoties, nomierinot prātu, sākas tāds kā dialogs. Uzvirmo kaut kādas atmiņas, kaut kādas sajūtas. Ķermenis sāk reaģēt. Un tas ir tas, ko es stāstu arī jums un stāstīšu šajā rubrikā, ko es veidošu un stāstīšu par katru hidrolātu. Bet tas kopējais, lai jūs mazliet tā kā sajustu, saprastu, ieraudzītu, kā es uz to skatos, tad es nolasīšu. Jā, hidrolāti. Es viņus taisu no ziediem, lapām, kokiem, saknēm. To visu dod daba. Vienkārši ejot dabā, ejot pa mežu, pa pļavām, mēs satiekamies ar to augu, un viņš ir pietiekoši daudz, lai es viņu varētu ievākt. Un tā sākās mūsu komunikācija. Tas ir par veselumu, tas ir par veselību, tas ir par labsajūtu. Hidrolāta sastāvā ir ūdens un augs. Un caur hidrolātiem mēs varam iegūt auga enerģiju caur ūdens. Tātad hidrolāta sastāvā ir ūdens un augs, kurš tiek destilēts.
kā rezultātā top auga enerģija. Smaržas saturošs ūdens. Jā, tas nav ēteriskās eļļas. Ēteriskās eļļas gatavojas no ļoti, ļoti daudz augiem. Arī hidrolātiem ir vajadzīgi daudz augi, bet ēteriskās eļļas ir pati esence, un tur tiek izmantots daudz vairāk augu. Man ir sanācis iegūt ēterisko eļļu priekš sevis mazlietiņa lavandai, mazlietiņa kazaku kadiķim un mazlietiņa tūjai, jo man laimējās, man bija ļoti, ļoti daudz šo augu, un tad es varēju mazlietiņa sev šo eļļu iegūt. Tādam sirdspriekam. Bet, ja jūs interesēties par ēteriskām eļļām, šobrīd ir ļoti daudz pieejamas, un Latvijā vislabākās eļļas, ēteriskās eļļas ražo Solvita Kūna, zīmols Cāde, ēteriskās eļļas, un tas ir brīnišķīgas. Var ļoti, ļoti sajust, ka ir tas latviskais gars, tās Latvijas zemes augu gars, jo maniem hidrolātiem arī ir tā, ka ir tā viena nots, un tā var atpazīt to manu rokrakstu. To es esmu ievērojusi, kad smažoju citu ražotāju hidrolātus, kad tie hidrolāti, viņiem ir viena tā nots, kas ļauj atpazīt, ka tas ir no tā cilvēka. Un es ļoti priecājos un pateicos visiem, kas jau ir izvēlējušies manus hidrolātus. Ūdens pats par sevi ir enerģija. Ja tam tiek pievienots augs, tad tas jau ir spēka ūdens, ko mēs saucam par hidrolātu. Un tas, ko es hidrolātos noķeru, ja tā varētu teikt, pieaicinu, lūdzu būt ar mani kopā, tas ir augu gars. Un katrā vienā pudelītē ir daļiņa auga gara, kas tālāk jau miedarbojās ar cilvēka garu, dvēselīti, ar vides, auru vai enerģiju. Un tā kā dabu ienesam sevī, mežu pļavas, puķes, lapas, saknes, to visu ienesam mājās. Es ienesu mājās, gatavoju hidrolātu un tādā veidā varu padalīties ar šo auga dvēselīti, ar šo auga garu no katra konkrētā hidrolāta un caur izsmidzināmu pudelīti tas arī nonāk pie jums. Tas ir ļoti vērtīgs ne tikai smalkajam plānam, bet, kā jau es teicu, tas ir mans uzsvers. Es lieku uzsvaru uz to smalko plānu, kas dažreiz jūs tālāk, ja vērosiet, skatīsieties manus video un pazīstat augus, iespējams, priekš jums tas skaidrums var atšķirties, par tas nav pareizi vai nepareizi, vienkārši tā es sajūtu šo augu un tā viņš ar mani runā. Un vienmēr tirdziņos meistarklasēs es saku, nav svarīgi tas, ko es domāju par šo augu vai to, ko raksta. Ļaujiet sajust, kā ir jums. Tāpēc arī es piedāvāšu šīs meistarklases, kur jūs katrs pats varēsiet radīt savu hidrolātu no vairākiem hidrolātiem, attiecīgi tam mērķim, ar kuru jūs atnāksiet, vai kas būs tajā brīdī svarīgākais. Bet tātad hidrolāti nav tikai, lai mūsu smalko plānu, uz mūsu enerģiju iedarboties, kā kurš viņš iedarbojas. Par to, kā jau es teicu, pastāstīšu vēlāk. Bet tas ir ļoti labs sejas toniks matiem, telpu atsvaidzināšanai. Man ir visus šos gadus telpās uz radiatoriem siltās vietās stāv kāds hidrolāts burciņā, krūzītē, kaut kur, lai viņš tā kā lēnām izgarojot piepilda manu telpu ar savu enerģiju, ar savu smāžu, ar savu garu, ar savu dvēselīti.
Un iesaku jums arī, ja jums ir iestāvējušies, ja jums ir mājās hidrolāti un viņi tikai ir kaut kur nolikti, viņi ir ilgtermiņa. Teiksim tā, man ir hidrolāti tādam manam eksperimentam, kuri ir jau 5. sezonu stāv, un es teiktu, ka smarža ir palikusi intensīvāka, varbūt mazliet mainījusies, bet viņš ir ļoti dzidrs un ļoti tāds spēcīgs, jo koki jau var neaug 1 gadu, un ziedi un visa daba, viņa taču ir par mums vecāka, viņa ir par mums senāka, viņa ir par mums viedāka. Tāpat arī pareizi destilējot hidrolātus, atbilstoši visiem normatīviem, visām higienas prasībām, šie hidrolāti viņi nebojājas. Pudelītēs gan ir savādāk, jo mēs tā kā smaržojam, mēs viņai mainam temperatūru, varbūt paskrūvējam vaļā un ielaižam tur iekšā gaisu. Dažādi miedarbojamies ar to, tad var mainīties tā struktūra. Smalkākiem ziediņiem, kā piemēram rozei, kliņģerītei un samtenei, viņiem var rasties nogultnes ar laiku. Es teiktu, ka pēc gada vai 2, jo viņi taču ir dzīvi, vai ne? Viņi ir dzīvi un viņi dzīvo. Tad ielaiet kādā trauciņā un varbūt piepilniet vēl klāt ēterisko eļļu, spēcīgākam aromātam un lai izgaismo jūsu telpu. Tātad matiem, sejai, ķermenim, pirtī, vannai, nogurušām kājām. Ja ir, teiksim, mazlietiņi ir mājās un jūs pieliesiet vannai, viņš tur izšķīdīs un jūs tā kā viņu it kā nejutīsiet, bet, protams, ka tas auga enerģija tur būs, lai cik viņu būtu mazliet, vai ne? Tad varat, tā kā, ja ir nogurušas kājas vai vienkārši pautināt kājas, pieliejot pēdu vanniņai. Un ļoti, ļoti dažādi, jo, skatieties, pa lielam jau ir vienalga, kā jūs miedarbojoties ar augu, ar koku, ar puķi, ar zāli, ar nezāli, jo liela daļa manu hidrolāti ir nezāles, bet tās ir tik vērtīgas. Par to visu es stāstīšu turpmāk. Tātad, katra hidrolāta spēks un enerģija, viņš ir tā kā nācis no zemes un izveidojies kokā, krūmā, puķē, augā. Un ir pilnīgi vienalga, kā mēs ar to miedarbojamies, bet galvenais, ka mēs selpojamies ar to, jo tas ir tik vērtīgi. Bieži mēs to novērtējam tikai tad, kad ir skumji. Un lielākoties arī augi un augu tējas, vai ne, ir par atveseļošanos, bet hidrolāts, viņš ir tā kā no augšas uz leju. Mēs varam dzert tējas un atveseļoties, mēs varam lietot ēteriskās eļļas un atveseļoties, mēs varam iet vienkārši dabā pie kokiem un pļavās gulēt un vienkārši būt miedarbībā jebkādā ar dabu, un mēs taču paliekam priecīgāki, laimīgāki. Un hidrolāti ir viens no tiem veidiem, kā es, tad, kad nav iespējams, vairāk jau ziemā, saņemu enerģiju to, kad daba guļ, tad man ir hidrolāti un iesaku jums arī. Bet vasarā ir tieši tāpat. Ne visi cilvēki dzīvo mežā, laukos, pie parkiem, tāpēc hidrolāts ir tāds ļoti labs veids, kā dzīvību, dabu ienest mājās. Un to es patiešām novēlu katram. Un vēl viena maza piepilde, kad cilvēki pērk hidrolātus vai tiek pie viņiem
Un tad, es viņus taupu, nedaram tā. Jo ziniet, kā ir ar augiem, gan ar tinktūrām, gan ar tējām, gan arī ar hidrolātiem, arī ar ēteriskām eļām, kad mēs tā kā lietojam, šai gadījumā sakarā ar hidrolātiem, mēs viņus pūšam, tā kā smidzinām uz sevi, un kaut kādu brīdi mēs smidzinām, un kādā brīdī mums tā kā pietiek, tā kā apnīk, tā kā neprasās, tā kā roka nesniedzās. Tas nozīmē, ka mēs, mūsu struktūra, mūsu cilvēciskais avatārs, dvēsele, mūsu aura ir saņēmusi to spēku un pietiek. Mēs pāri sev nenodarīsim, mēs par daudz sev neiedosim, bet mēs varam iedot sev par maz. Tāpēc netaupiet uz sevi. Esiet priekš sevis dāsni ar jebko. Gan ar eļām, ēteriskajām eļām, hidrolātiem, tinktūrām, tējām, vai vienkārši būšanu dabā. Netaupiet uz sevi, uz savas veselības, uz sava veseluma rēķina. Tātad, ko es šeit vēl esmu pierakstījusi. Ka katra pudelīte, ko es jums nododu, tā ir ļoti rūpīgi iepakota, sagatavota, ievērojot visas prasības, lai jums būtu viss tas, ko es varu iedot, un, vai pareizāk, ko daba ir devusi caur mani. Un tad vēlreiz par meistarklasi. Es jūs aicinu uz meistarklasi, un ir divas opcijas. Vai mēs tiekamies Rīgā, Krišāna Barona ielā 130 korpus 7, bet precīzāk adreses izstāstīšu, tiks nav bijuši, izstāstīšu jau pie pieteikšanās, vai otra tikšanās vieta ir pie manis mājās, Iecavā, un atkal izstāstīšu precīzu adresi tiem, kuriem tas interesēs. Šeit es atkal lūgtu jums uzrakstīt komentāros, ja jums ir interese, kurš būtu tas laiks, kas jums der. Un tad no visiem jums, kas būsiet atsaukušies, tad es arī paskatīšos, pielāgošu to labāko laiku, kas ir vairākumam interesē. Un meistarklases cena varētu būt 20 eiro. Ja jūs piedalāties tikai meistarklasē un gatavojat tikai savu hidrolātu, kur jūs sagatavosiet, būs šādā, es nezinu, vai šādā melnā pudelītē, man vēl ir dažādi citādi iepakojumi. Šeit ir 100 ml. Un mēs kopā to gatavosim, kā es minēju, pēc jūsu pašu pieprasījuma, pēc jūsu vēlmes, bet es to visu pilnveidošu ar savu stāstījumu par hidrolātiem, par katru. Jūs viņus izsmažosiet, ja gribēsiet izgaršosiet, jo, protams, ka viņi arī ir iekšķīgi lietojami. Jo tas ir augs un ūdens, tā kā augs šeit ir koncentrēts, tad viņš ir ļoti, pietiek ar to, ka jūs tikai iesmidzināt mutē, un nekas ar jums slikts nenotiks. Tieši otrādi būs ļoti labi, jo caur ļotādām ļoti ātri aiziet enerģija, auga enerģija aiziet asinīs, un atkal ir pilnīgi vienalga, vai jūs sasmažojat, vai jūs sagaršojat, vai jūs ļaujat šim hidrolātam tā kā, caur sevi ielīt. Ir pilnīgi vienalga, kā jūs miedarboties, bet uzdrīkstieties miedarboties ar to. Un tad mēs katrs pagatavosim, jūs katrs pagatavosiet 100 ml savu hidrolātu. Mēs izsmažosim visus, kas man ir pieejami. Man ir pieejama 50 hidrolātiem. Un jāsaka ir tā, ka es arī esmu sistēmisko sakārtojumu vadītāja. Un tālāk es jau stāstīšu par katru hidrolātu atsevišķi. Un
mēdz būt tā, kad sāk gribēties raudāt, sāk pacelties skumjas, bēdas, sāpes. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka augs spīdina ārā to, ko mēs ikdienā īsti nevaram ieraudzīt. Un tad, ja jūs palasiet arī manā mājaslapā, tur ir visi apraksti. Ja jūs nevarat sagaidīt visus video aprakstus, kurus es šeit ievietošu, aizejiet uz manu mājaslapu, Melita Januša Rauba, tur aizejiet līdz Melitas darbnīcai, un tur ir visi apraksti. Un viņi, protams, tiek papildināti, jo šobrīd ir sezona, un šobrīd es iegūstu jaunus hidrolātus, tie, kuri ir beigušies, papildinu ar tādiem, kuri iespējams vispār man nav bijuši, jo šogad kaut kas ir ļoti labi izaudzis, un to var ieaicināt pie sevis, būt manai enerģijai un būt par, beigas klausās, būt par hidrolātu, vai ne? Nu, tā es to jūtu, tā tas man ir, un tā es ar viņiem iedarbojos, un tā es ar viņiem runājos. Jā, tad, kad es, piedodiet par lirisku atkāpi, bet tad, kad es taisu un lēju un pakoju un marķēju, es ar viņiem runājos. Jo smaržojot hidrolātus, manī taču arī viss kaut kas mostas, un es nevarētu iedomāties šos tieši pēdējos 5 gadus, ja man nebūtu šo augu enerģijas, ko ņemt palīgā, tas palīdz labāk izelpot to, ko patiesībā jau mēs paši piesārņojam un esam tādās vidēs, kur mūsu mentālais plāns piesārņojas, vai ne? Un tāpatās arī ir bērnības dažādas bēdiņas un mantotās bēdiņas, ko mēs esam labprātīgi mantojuši. Un, ja kaut kas tāds mūsos pacelsies, tiem, kas mēs būsim šajā meistarklasē, mēs to varēsim uzreiz, ja jūs, protams, gribēsiet, caur sistēmisko pieeju uz to paskatīties, jo neko nevajag atlikt un atstāt uz vēlāk, uz pēc tam. Ziniet, nav laiks, mēs nemaz nezinām, cik mums ir iedots laiks šeit. Tāpēc es arī man pa šo laiku ir bijušas tikai dažas meistarklases, un ņemot vērā manus pēdējos notikumus manā dzīvē, nevajag vilkt garumā uz pēc tam, tagad nav laiks, man tagad negribas, nē, tieši tagad. Un ja man ir, Dieviņš devis tādu iespēju gatavot hidrolātus un sajust to spēku, to enerģiju, ko piedāvā, ko dod daba, vai kamā mēs esam ienākuši, un viņa taču te jau bija, un tad ar to ir jādalās. Tāpēc caur augiem, jo daudz ko mēs arī jaunu uzzinām. Mēs sasmažojam un veidojas kaut kādas sajūtas. Un mēs pat nezinājām, ka mūsos ir tādas sajūtas, ka mūsos ir tādas atmiņas, ka mūsos ir tādas vēlmes. Arī ir ļoti daudz iedvesmojuši augi, kad smaržojot, esot kopā ar kādu aromātu, mums rodas enerģija, mums rodas vēlmes, mums rodas vajadzības, un ir ļoti dažāds augu spektru tas noskaņojums. Un es par to visu stāstīšu tik, cik es esmu sajutusi, cik es zinu, un informāciju, ko es esmu ievākusi. Ļoti priecāšos, ja jūs padalīsieties ar savām sajūtām, jo tas ir pats galvenais, kā jūs to sajūtat. Un kā jūs redzat, jūtat, dzirdat, tieši tā, redzat un dzirdat šos augus, miedarbojoties ar sevi. Un kopā ar augiem mēs veidojam tādu informatīvo lauku, kur padalīties ar to visu un ļaut sev dziedināties. Šobrīd tas ir ļoti, ļoti nepieciešams. Ļoti nepieciešams. Man ir palaimējies pēdējā laikā apceļot dažas valstis,
Un tas, cik zaļa ir mūsu Latvija, tā ir dāvana piedzimt šeit Latvijā, būt šeit Latvijā. Un jāsaka, kā ir grēks nenovērtēt to, kas mums ir dots. Nu, lūk. Un vēl vienreiz par to meistarklasi nobeigumā. Tātad rakstiet komentāros, rakstiet privāti vai vienkārši ielieciet kādu vārdiņu, ja mani tas interesē, vai jūs vēlaties piedalīties meistarklasēs vai nu Rīgā, Krišāna Barona ielā 130, vai nu Iecavā, pie manis mājās, manis veidotā meistarklasē, kur jūs katrs gatavosiet sev savu hidrolātu pēc tā nodoma, kas jums uz to brīdi būs. Par to mēs, protams, runāsim plašāk, un tad, kad es veidošu tos notikumus, es piedāvāšu, tā kā aprakstīšu kaut ko, vai ne? Un arī smažojot augus, man veidojas šie apraksti, tāpēc viņš viss ir tāds plūstošs un tāds netverams, tāpēc kopā visi tā kā nozemēsim to, iedosim sev smaržu burvību, smaržu svētkus, un es padalīšos ar visiem tiem hidrolātiem, kas man ir, un jūs veidosiet, radīsiet, saliesiet savu hidrolātu un veidosiet to buķeti, kas jums uz to brīdi ir nepieciešami. Atsevišķi viens hidrolāts maksā 7 eiro, un tos jūs, protams, arī varēsiet uz vietas iegādāties, ja būs tāda vēlme. Un, jā, nu kaut kā tā. Īsumā pastāstījusi par savu jauno un ilgi loloto projektu vēlmi. Ieskatieties manā mājaslapā, ieskatieties Facebookā, Instagramā, es esmu tur aktīva, stāstu, rādu, dalos, bet tā kā sekojiet šeit pēc tam lejā, kuras lēnām pamazām dienu no dienas stāstīšu par katru hidrolātu atsevišķi, bet ja jūs gribat visu informāciju, tad ejiet uz mājaslapu Melita Januša Rauba, Melitas darbnīca, Googlē var atrast, un meklējiet aprakstus un izvēlieties savus, jautājiet, ja kaut kas nav skaidrs. Mēģiniet, ja jūs neesat pamēģinājuši. Un paldies par jūsu izvēli.